Esiet sveicināti, dārgie radioklausītāji! Yeah. Šodien jūs kārtējo reizi klausāties deju mūzikas raidījumu Latvian Beat. Piedodiet. Tā sponsori ir firma Ārklub un žurnāls Pilsēta. Ar jums joprojām runā MC Uncle U. Mēs atzīsimies jums vienā nelielā noslēpumā, ka šodien ir pirmdiena un ir 17. februāris. Nepārprotiet, jūs raidījumu klausāties pareizajā dienā. Vienkārši šodien tiek raidījums sagatavots. Un ir vēl viens noslēpums. Šobrīd man līdzās atrodas Raimonds Kamzols, jeb DJs Rima. Un varētu teikt tā, maigi izsakoties, mēs esam gulējuši apmēram pusotru stundu, jo vakar notika Superdejas Jelgavā. Raimond, kāds ir tavs feelings šobrīd? Ļoti jauki. Neskatoties to, ka mums abiem ir sēkociņa acīs ielikt, lai tās nevērtos ciet. Bet tomēr viss ģels notiek ģildē. To es varētu pateikt. Vai tā? Mēs ar Mārtu apskatījāmies, kaut arī Mārts bija 2 reizes garāks par šiem pārējiem, kas atradās, jā. Tas jau netraucēja noskatīties to un izjust tos feelingu. Un topā ir dziesma, kuras ideja ir apmēram palīdzēt meitenei nobļoties. Palīdzēt meitenei dziedāt. Dziedāt? Jā, palīdzēt. Neskatīsimies uz to, ka šodien ir 13. raidījums, tomēr viņš skan. Tātad atgriežamies pie Superdejām. Vieno vakar vispatīkamākām publikai dziesmām tur. Dance now! Come on, kick it! The intro, do what you like, but do not let go. This track that is pumping and thumping, humping and jumping. I ain't that something for your eardrum. Humming ears are funky as rivers. Jojo, my ear come closer. Or will you be my baby? Yes or no? Forget about maybe. Cause tonight's the night that I'm feeling right, that I pipe won't fight, but I might find a girl that won't say no. Touch a girl and freak that hoe. In order to impress the flesh, but finesse never gets the play chess. Yes, cause I possess the back to back to attack the whack. And the beat is smooth, but I hit exact. Dance now, come on, kick it. 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 Science back a second time to smack the whack with another dope rhyme. I'm on the move to make it jack, cause I got the kind of groove the other brother slack. Bust the work and deck, you see. Shake your body and learn from me. I come to protect you, find you and get you. Cold as ice and framed like a statue. Here's a little something that I invented. Don't not solo, it's surely not finished. Hit it like a Tyson on Sugar Ray Leonard. You heard the word, you know how I meant it. Cool and proof and swift to the legit. Never quit the shit until you make it hit. Come up from the heart through the head through the chest. You have farted and thought about see to the spec. Dance now, come on, kick it. 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 Tas bija normāli. Jā, tā bija laba dziesma, kur skanēja Jelgavā. Šobrīd man priekš atrodas 2 vēstules, kuras ir atnākušas uz raidījumu Latvian Beat, un es tiešām no sirds vēlos viņas nolasīt. Jūsu uzmanībai vēstules. Es klausos jūsu raidījumu katru reizi. Tas man ļoti patīk. Es un mans draugs jūsu raidījumu esam izreklamējuši pa skolu. Es vienreiz apjautāju daudz savu draugu. Es viņiem prasīju, tu klausies Latvian Beat? Vēl tad, kad piekdienās bija 15:00. Man atbildēja, kas tad tas tāds? Nu, viss bija skaidrs un sāku stāstīt, kamēr mēli tiekusi. Bet stulbi ir tas, ka daudziem šī mūzika nepatīk vai nezin par to neko. Man ir liels priekšlikums to, ko jūs rakstāt par dziesmu aptaujām pilsētā, ielieciet arī citās avīzēs, piemēram, UNā, bet šo avīzi arī laikam daudz nezinu. Tad daudz zinātu un
paklausītos, varbūt tad patiktu viņiem, ja nebūtu slinki gaidīt otrdien, vakarā vai piekdien ieslēgt paklausīties. Sabelē ir retums, kam patīk tāda mūzika, kādu jūs laižat. Tagad par sevi. Mani sauc Uldis, 15 gadu vecs, Sabilas vidusskolā mācos 9. B klasē, uzvārds Sproļis. Es nodarbojos ar skateboardu. Es domāju, šī vēstule būtu tāds, varētu teikt, priekšzīme ikvienam Latvijam bija klausītājiem. Tas tādā nozīmē, ne jau vajag ar skateboardu visiem nodarboties, bet visiem vajag reklamēt Latvijam bija. Tā būtu viena vēstule. Tagad es paņēmu otru vēstuli. Lasu. Sveiciens Latvijam Beat un Superdeju veidotājiem. Es un man draudzeni bijām aizgājuši uz DJs 91 noslēgumu pirmajām Superdejām. Jau 2 nedēļas iepriekš, kad uzzinājām, ka Ogrē notiks šis pasākums, neskatoties uz to, ka dzīvojam Rīgā, nolēmām, ka noteikti aizbrauksim. Par lielu pārsteigumu bija tas, ka saņēmām no Deju mūzikas kluba ielūgumu uz šo pasākumu, jo kaut gan mēs aizsūtījām anketas par to, ka vēlamies iestāties Deju mūzikas klubā, mēs uz to cerības vairs nelikām. Tā arī aizbraucām uz Superdejām. Esam sajūsmā par šīm dejām. Tiešām tā bija superīga izdejošanās un superīga mūzika. Kolosāls apgaismojums, varēja nopirkt ar atspirdzinošos dzērienus. Bijām priecīgs par to, ka daļa jauniešu tiešām bija atnākusi šo pasākumu dejot. Nevis stāvēt malā un mieņāties vai arī atnākt un pagulēt. Domājam, ka arī pirmās Superdejas bija izdevušās un ceram, ka drīzumā Superdejas būs arī Rīgā un ne tikai vienreiz vien, kā arī būs citi pasākumi, ko organizēja Deju mūzikas klubs. Deju mūzikas kluba atbalstītājs, gandrīz jau 18 gadus vecas jaunietes Kristīne un Vine. Es tagad varu pačukstēt visiem, neskatoties to, ka šodien ir 13. raidījums, ka firma Ārtkluba ir iecerējusi Superdejas rīkot martā Rīgā. Par datumiem es jūs informēšu vēlāk. Tagad pievērsīšos pie vēl vienas tēmas sakrā ar šīm vēstulēm. Iepriekšējā vēstulē bija teikts, ka varētu ielikt aptaujas topu un aptaujas dziesmas kādā citā avīzē, piemēram, UNā. Redziet, tas ir ļoti nedrošs variants, tāpēc, ka, piemēram, žurnāls Pilsēta jau vairs neiznāk, vienkārši papīra trūkuma dēļ, un nevar zināt, cik ilgi iznāks pārējās avīzes. Tāpēc neraudiet, jo firma Ārtkluba par jums domā. Ikvienam Latvijam Beat klausītājam, kurš savas vēstules otrajā daļā būs uzrakstījis savu adresi, savu mājas adresi, saņems no firmas Ārtkluba sūtīto Deju mūzikas, tas ir latviešu deju mūzikas aptaujas topu un aptaujas dziesmas. Klausieties Latvijam Beat. Vēl joprojām ar jums runā MC Uncle U. Kā jau teicu, raidījuma otrajā daļā notiek tāda vai kaut kāds mans interesants klāstījums par deju mūziku, vai arī interviju ar kādu interesantu cilvēku. Šobrīd man līdzās atrodas cilvēks, kur vārdu jūs gan varbūt neesat dzirdējuši ne radio, ne televīzijā, ne citos preses izdevumos. Varbūt tu pats vari pastāstīt, kas tu esi, kā tevi sauc un no kurienes tu esi, ar ko nodarbojies un tā tālāk. Jā, labdien, es esmu no Ventspils rajona, no Popes, man sauc Gunārs, esmu 23 gadus vecs, neprecējies. Tā? Kādreiz spēlē diskotēku. Cik tas ir kādreiz? Pavisam nesen, kad pusgadu atpakaļ. Ļoti labi. Protams, ja reiz tu esi ieradies uz Latvijam Beat, tad tavu, protams, iecienītākā mūzika, tā mūzika, kas tagad tev asinīs, ir deju mūzika. Dabīgi. Protams. Jā, es Gunāru labi pazīstu, Gunārs ir ļoti labs cilvēks, un Gunāram arī ir galvā ienākusi ļoti laba ideja. Tas, kas ir saistīti, varētu būt ar Ventspils rajonu tieši. Varbūt tu pats vari izklāstīt par to ideju, kāda tev viņa ir. Es arī ceru, ka tā ir laba ideja. Es gribu darīt zināmu savu telefonu numuru, pa kuru varētu zvanīt visi Ventspilī un apliņķī dzīvojušie jaunieši, kas interesējas par Latvijam Beat un vispār par deju mūziku. Jo jūs aktīvāk zvanīsiet, jo mēs ātrāk uzzināsim, cik mūs tāda ir Ventspilī un apliņķī. Protams, zvaniet vēl ātrāk, tad, ja jums ir kāda ideja. Jo vairāk šo ideju būs, jo vieglāk būs ķerties klāt pie to realizācijas. Ja būsim daudz maz solīdā skaitā, varēsim rīkot kādus kopīgus pasākumus, piemēram, dejas ar Latvijā pazīstam DJ un MC piedalīšanos. Protams, brīnišķīgi būtu arī tad, ja vienkārši pazvanīsiet. Tātad zvaniet visi, kas kaut mazliet interesējas, kam kaut mazliet patīk deju mūzika, pa telefonu Popē 95 100
no 17.30 līdz 19. Gunāram. Tātad tas bija Gunārs no Ventspils rajona, no Popes, un visi Ventspils rajonā interesējošie, tie, kuriem interesēja deju mūzika un arī latviešu deju mūzika, zvaniet pa telefonu 95 100 no 17.30 līdz 19.00 Gunāram. Es pieļauju versiju, ka jums šobrīd pie rokas nav nec papīra, nec rakstāmā, tāpēc pēc kāda laika es nosaukšu telefonu vēlreiz. Skrieniet nu pakaļ rakstāmiem. Cerams, ka iegādājušies rakstāmo šo momentu jūs esat jau, tad ierakstiet telefonu numuru 95 100 no 17.30 līdz 19.00 Gunāram. Jums Ventspilnieki, tikai un vienīgi jums. Taču tagad mēs pievēršamies kārtējo reizi latviešu deju mūzikas aptaujai.